izvēlies drosmīgu profesiju un nāc studēt Valsts policijas koledžā un kļūst par policijas darbinieku. Studijas Valsts policijas koledžā šobrīd piedāvā 3 izglītības programmas. Arodizglītības programma policijas darbs, īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma policijas darbs un profesionālās pilnveides programmu policijas darbs. Lai iestātos Valsts policijas koledžā, ir jāveic 2 galvenie pārbaudījumi. Vispārējās fiziskās sagatavotas pārbaudījums, kas sevī ietver 100 metru skrējienu, 10x10 atspēles skrējienu, roku saliekšanu, iztaisnošanu, ķermeņa augšdaļu pacelšanu, nolaišanu, kā arī krosu, kurš ir kilometrs vai 3 kilometri. Otra no pārbaudēm ir centralizētā medicīniskā pārbaude. Studijas ir interesantas, studiju gaitā topošie policisti apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, lai kļūtu par pilnvērtīgu policistu. Droši vien jums interesē arī, kāds ir policista atalgojums. Jaunais policists kadets, iestājoties dienestā, viņa atalgojums ir virs 1100 eiro. Šis atalgojums ir bāzes, bet arī studiju procesa ietvaros viņam ir iespējams iegūt dažādus bonusus. Studijas ir bez maksas, kā arī tiek nodrošinātas dažādas sociālās garantijas, un studijas pēc Valsts policijas koledžas beigšanas iespējams turpināt Iekšējās drošības akadēmijā sadarbībā ar Stradiņu universitāti vai Latvijas universitāti. Runājot par fiziskās sagatavotības normatīviem, pirmo reizi organizēsim kursus fiziskās sagatavotības normatīvu kārtošanai, kas sevī ietvers ģenerālu mēģinājumu pirms normatīviem, kur sīki pa detaļām iziesim katra vingrinājuma veicamo metodiku, kā arī sapratīsiet, kur jums ir jāpieliek vai jāuzlabo savas fiziskās prasmes. Dienas Valsts policijā, tas ir par tevi!